Šodien Pēterītis izlemj atbalstīt bēdās. Pončik, ko parasti saka tādos gadījumos? Es nezinu, ar mani nekas tāds nav noticis. Es tiešām nezinu, ko teikt. Vai obligāti kaut kas jāsaka? Atbalstīt arī vārdu bez vārtiem. Es saprotu, bet ko mēs vēl varam darīt? Tā taču ir tāda bēda. Viss pareizi. Jūs vienkārši varat būt blakus šajā grūtajā brīdī, kā arī lūkšana var būt arī labs mierinājums. Jā, tev taisnība. Tā Anželai būs vieglāk. Pončik, skaties, tā taču ir Laura, Anželas draudzene. Laura, uz kurien tu? Sveiki, es biju Anželas, atbalstīt viņu. Jūs dzirdējāt, kas noticis? Jā, tas ir ļoti skumji. Ej pie viņas, pat nezinot, kā palīdzēt. Mums vienkārši jābūt viņai līdzās. Jā, cilvēks nedrīkst palikt viens tādā brīdī. Čau, Anžela. Čau, draugi. Anžela, mums ļoti žēl. Jā, pieņem mūsu līdzjūtību. Mēs skumstam kopā ar tevi. Paldies jums. Kas tev tas tāds? To vectētiņš uztaisīja. Gribu saglabāt šo piemiņai. Skaists. Vectētiņš tiešām bija kārtīgs. Jā, viņš man tā pietrūkst. Viss atgādina par viņu. Draugi, man ir ideja. Varbūt aizbraucam pastaigāt uz kādu skaistu vietu? Tā ir laba ideja. Es neesmu pret. Šeit ir skaisti. Jā, ļoti. Paldies, ka piedāvājāt man atbraukt šeit. Nav par ko. Mēs tikai vēlamies, lai tev paliktu vieglāk. Palūksim tagad par Anželu un viņas ģimeni. Dievs mūs mierina šādos brīžos. Jā, labi. Dievs, mēs pasakamies, ka tu vienmēr esi blakus un zini mūsu pārdzīvojumus. Lūdzam par Anželu un viņas ģimeni. Piepildi viņas sirdi ar tavu mīlestību, lai tavs miers dziedina to sāpi, kas ir viņas sirdī, un piepildi ar cerību. Jēzus vārdā. Āmen. Draugi, man ir tik grūti, bet pateicoties Dievam un jums, man ir daudz vieglāk iziet cauri šam visam. Paldies, ka jūs esat līdzās. Bēdu laikā dažreiz tu nezini, kā izturēties. Šodien Pēterītis parādīja dažus piemērus, kas var palīdzēt. Neatstāj cilvēku vienu šajās bēdās. Nav obligāti daudz, kas jāsaka. Vienkārši esi līdzās. Piedāvā palīdzību vai kaut ko, kas novērsīs domas. Lūgt par to, kurš ir bēdās, lai Dievs mierina sirdi.